te notiek? Mūsu priekšā ir savdabīgs eksperiments. Šamaņu metodas demonstrējums. Netiek izmantots vārds. Hipnozes galvenais elements. Kustība ritms, mīmika, žesti, dažādi modulētas balss skaņas, kliedzieni, negaidīti emocionāli pavērsieni. Tas viss sievieti novedis savdabīgā transa stāvoklī, kurā apzināti nonācis arī pats hipnotizētais. Bet vai šī psihiskā vardarbība netiek vērsta uz tiem smadzeņu rajoniem, kas rosina... Erotisku emociju rašanos, tu gribēji sacīt? Jā, protams. Smadzeņu zemākie stāvi vieglāk padodas ierosei, un pēc tam var sākties pilnīga psihiska pakļaušana, pēc kā tiecas šamans. Bet kāds tam visam sakars ar disko jauniešu izlādēšanos dejas ritmos? Vai šīs paralēles ir nejaušas? Nepavisam nav nejaušas. Šajā izlādēšanās procesā par šamani kalpo pats dejas ritms, kas ietekmē to pašu retikulāro formāciju, limbisko sistēmu, tu gribi sacīt? Tieši tā. Hipotalāma rajonu, kur lokalizējas primitīvā seksuālā tieksme un instinktu emocijas, uzbudina skaļums un ritms. Tādēļ jaunieši mīl skaļu un vienmuļīgi ritmisku mūziku. Vai tas ir slikti? Kā uz to raugās? Zināmā mērā tas ir pat labi. Kvantitatīvi stimulējot pamatus, seksuālo tieksmi, tuvinās kvalitatīvā pāreja. Kritiskā robeža, kas sagatavo jaunieti īstām un dziļām jūtām. Un attiecīgs mehānisms darbojas arī šajā šamaniskajā eksperimentā. Jā, izmantojot paaugstinātu refleksiju, kustību ritmu un citus šamaņu psiholoģiskās tehnikas paņēmienus, un apzināti nonākot pats transa stāvoklī, hipnotizētājs spēj eksperimentam pakļautajos cilvēkos izraisīt galēju afektāciju, eiforisma, visaugstāko pacēlumu, kas no instinktu emocijām var pāraugt īstā cilvēciskā saskarsmē, dziļās jūtās. Pēc tam, kā izskaidrojas Hans Selye ar savu stresa teoriju, šis ekstāzes stāvoklis, jeb eistress, mobilizē organisma aizsargspējas. Tātad kalpo cilvēka veselībai. Saprotu. Un tomēr vai šādam eksperimentam nav visai augsta riska pakāpe? Nenoliedzami. Bet ārsts psihoterapeits zina robežu un prot to noturēt. Iespējams. Un tomēr... Kas tevi mulsina? Vai hipnoze kā psihiskas vardarbības metode nav bīstama? Ir, ja tā nekalpo humāniem mērķiem. Tātad šī atspulgurotaļa nav vienkārša pastaigāšanās pa mēnesi staru taci. Ceļš uz dziļu garīgu intimitāti ir sarežģīts.